Kāpēc tu jūties aizskarts, kad kolēģis tev saka, klau, normāli cilvēki vecīt lieto Android telefonus? Un kāpēc tu aizstāvi savu iPhone izvēli tā, it kā tā būtu tava reliģiskā pārliecība? Kāpēc tavs telefons nosaka, vai tu esi krūtais, vai tu esi lašāra? Stanfordas Universitātē 19. gadā veica magnētiskos rezonanses pētījumus, smadzeņu skanējumus cilvēkiem, kad viņi sāka aizstāvēt tā kā savu telefonu izvēli. Un zini, kāds bija rezultāts? Viņu smadzeņu aktivitāte bija vienāda ar to, kā tad, kad viņi aizstāvēja pašu savu personību. Ne produktu, ne racionālo izvēli, bet tieši savu identitāti. Un tu domā, ka tu izvēlējies iPhone, jo tas ir labāks produkts? Tu neizlēmi vecīt. Tevi pārprogrammēja 2007. gadā. Un šodien es tev parādīšu precīzi, kā Apple to izdarīja, kāpēc tas strādā un kas vēl svarīgāk, kā tu vari to izmantot savā biznesā un pārdošanā nākamajās 30 dienās. Man ir draugs, viņu sauc Arturs. Viņš nopirka sev Galaxy S23 Ultra. Specifikācijā objektīvi viņš ir labāks par iPhone. Kamera krūtāka, baterija ilgāka un cena arī par 200 eiro lētāka. Loģiski, vai ne? Tad viņš atnāk uz sapulci ar savu telefonu un visiem citiem tur MacBookiņi, iPhone, AirPodiņi. Un zini, ko viņš pēc tam pateica pēc pāris nedēļām? Vecīt, zini kā? Es vienkārši jūtos, ka es neesmu daļa no komandas dēļ tā. Un pēc mēneša viņš jau pārdeva savu telefonu, nopirka iPhone. Un ne tāpēc, ka iPhone bija labāks, tāpēc, ka viņš gribēja vienkārši iederēties. Un šeit ir trakākā daļa. Viņš to pat neapzinājās. Viņš man teica, man vienkārši patīk ekosistēma, zin kā tur airdropiņš, dizains foršāks. Un to sauc par racionalizāciju. Pēc tam, kad viņš jau atrod attaisnojumus, kāpēc viņš ir veicis šo emocionālo lēmumu. Jo patiesība ir tāda, ka Apple nepārdod telefonus. Viņi pārdod piederību un identitāti. Un jā, tu esi daļa no šī eksperimenta. Steve's Jobs 2007. gada janvārī neuzsāka produkta prezentāciju. Viņš uzsāka veidot Apple produktu pircēju identitāti. Un nākamajās 8 minūtēs es tev parādīšu precīzi, kā viņš to izdarīja, kāpēc tas strādāja un kā tu vari to atkārtot. Neatkarīgi vai tu pārdod produktus, konsultācijas, fiziskus produktus vai arī kaut ko citu. Jo runa nav par Apple. Runa ir par to, kā pārvērst klientu no vienreizēja pircēja uz tavu brenda fanu, kas ar tevi ir visu dzīvi. Un sāksim ar to, kas notika 2007. gada 9. janvārī. Steve's Jobs uzkāpa uz skatuves un viņš sāk savu uzrunu Macworld konferencē uz skatuves, un viņa pirmie vārdi, kas nāk ārā no viņa mutes, ir Today we're going to reinvent the phone. Nevis uzlabosim, nevis izlabosim labāku versiju. Reinvent. Viņš salauza tavu esošo mentalitātes modeli par to, kas ir telefons. Tā ir pirmā fāze, kognitīvā izjaukšana. Un tad viņš dara kaut ko ģeniālu. Viņš parāda Nokia, un viņš viņu tā kā pasniedz tā kā pārdzīvojumu, ja? Ka tas ir sarežģīti, grūti izmantot, daudz ir pogu. Viņš nerunā par specifikāciju, ar kaut kādiem megapikseļiem. Viņš runā par sajūtu. Un tad viņš attēlo divas pasaules. Pirmā, kurā tu cīnies ar tām podziņām, vai ir tur stylus, tur kaut ko mēģina izdarīt. Un otra pasaulē, slide and unlock, kā sacīt, ja? Viņš izveidoja šo ļauno tēlu, un tas nav par BlackBerryju. Tā ir identitāte sarežģītai dzīvei, ja tu izvēlies to. Bet šeit ir svarīgākā daļa. Jobs nesaka, ka Apples ir labāks. Viņš saka, mēs esam par cilvēkiem, kas domā savādāk. Viņš tā arī to nodefinēja. Think different. Nevis pēc mūsu telefona, bet esi tas cilvēks. Un tajā brīdī, 7. gada janvārī, miljoniem cilvēku smadzenēs notika tāds pārslēgšanās. iPhone izvēle vairs nav par to, lai pirkt telefonu. Tas ir tā par to, kas tu esi. Un, ja tu to neizvēlies, tu paliec vienkārši sarežģītās pasaules pusē. Uzmet laiku, ja tik tālu šis video tevi jau pārsteidz, jo tagad mēs iesim ar tevi vēl dziļāk šajā video iekšā. Tu varētu domāt, Ok, labi, foršs mārketings, ko tagad darīt? bet šeit runa nav par mārketingu, šeit ir runa par tādu neiroloģiju un par tādu psiholoģiju. Tavās smadzenēs ir sistēmas, un to sauc par tādiem spoguļu neironiem, un šie neironi liek tev dzīvot citu cilvēku pieredzi. Jo, kad tu redzi, ka kāds smaida,
tavi spoguļu neironi aktivizējas, un tev arī ir labāks garastāvoklis. Kad tu redzi, ka tu cieši, tavi neironi aktivizējas, un tu līdzīgas emocijas izjūti. Tu redzi kādu ar Apple telefonu, tavas smadzenes nedomā. Viņām ir telefons, tas ir tāds cilvēks. Apple to zināja. Tāpēc viņi izveidoja savos veikalos Apple Store, nevis veikalu, bet kā templi. Tu ieej un tu redzi simtiem cilvēkus, visi strādā tieši ar MacBookiem, un viņi pieder šai kultūrai. Un tavi spoguļu neironi vienkārši sāk trakot. Šie ir mani cilvēki, es gribu būt šeit, es gribu būt piederīgs šai kustībai. Un nākamais viņu solis bija tā saucamais Genius Bar. Tas ir tas veids, kā viņi nosauca savu servisu. Nevis nāc pie meistara, nevis klienta servisu, bet Genius Bar. Tā ir valoda, kas definē vēl vienu identitāti. Un svarīgākā daļa, ka tu esi šajā vidē, Apple Store, Apple Keynote, pat tikai redzot kādu ar AirPodiem, kas ir baltā krāsā, tavās smadzenēs mainās ķīmija. Izdalās oksitocīni un saistošie hormoni, un tu vienkārši savienojies ar šiem cilvēkiem. Un vienlaikus šis oksitocīns, kas ir radies tavā prātā un galvā, palielina pretestību pret tiem, kas nav pret mums. Tu sāc ar viņiem pretoties. Un tie ir tie Android lietotāji. Tu esi pret viņiem, jo tu esi kļuvis par daļu no kustības. Un tu pat to neapzinājies. Labi. Tagad tu zini, kā tas strādā, bet kā Apple to tik sistemātiski darīja. Respektīvi, tur ir 4 fāzes, un, ja tu saproti šīs fāzes, tu vari tās atkārtot savā biznesā. Nākamajās 3 minūtēs tas ir tavs action plan, ko konkrēti darīt, es tev izstāstīšu. Fāze numur 1 ir kopīgas ciešanas, kaut kas, ko mēs izdzīvojam vai kam mēs ejam pret. Apple radīja stāstu, ka mēs ejam pret viņiem. Tas bija tālais 84. gads štatos, kur vienkārši sieviete paņēma milzīgo āmuru un vienkārši iemeta ekrānā, kur brārījās teļuks, jo tas bija main source of information. Un Apple pozicionēja sevi kā dumpinieku pret IBM, pret autoritātēm, pret status quo, kas ir lielākais ienaidnieks. Un ja tu izvēlējies Apple, tu nebiji tikai klients, tu biji daļa no revolūcijas. Un Apple klienti kļuva par sistēmu visi kopā. Fāze numur 2. Cilts valoda. Apple izveidoja unikālu valodu, un viņi tā arī to sauca think different. Nevis think differently, kas būtu gramatiski pareizi, bet think different. Un tas notika apzināti nepareizi, jo pareizā gramatika nav svarīga, lai tu būtu piederīgs ciltī. Everything, iPhone, iPad, iMac, īpašumtiesības uz jebko, kur pielikts burtiņš kā identitātes marķieris, Genius, Creative, Pro, un katrs vārds ir identitātes N-kurs katru reizi, kad tu saki, es esmu Mac lietotājs, nevis es lietoju Mac, tu pārdefinē pats savu identitāti. Fāze 3. Publiski paziņot apņemšanos. Un to viņi izdarīja 2000. gada vidū un bija viens simbols. Balti vadi austiņās, un tu varēji redzēt iPodu no 50 metru attālumā, ejot pa ielu. Un tas nebija tā, ka tu diskrēti un neredzami. Tas bija reāli publisks signāls. Bija uzlīmīts, kas bija līmēts uz laptopiem, uz mašīnām. Tā bija publiskā apņemšanās kā mehānisms. Kāpēc tas ir tik spēcīgi? Kad tu publiski paziņo kaut ko, tu vienkārši psiholoģiski izveido piesaisti tam. Un atteikšanās no tā, ko tu esi publiski pateicis, ir kā atteikšanās pašam no sevis. 4. fāze – identitātes ankurošana. Un šī ir vissvarīgākā fāze. Apple panāca, ka cilvēki saka, es esmu Apple cilvēks. Nevis es lietoju produktus, es esmu. Tā ir identitātes definīcija. Un pētījumi apstiprina, ka piederība identitātei ir par 300% spēcīgāka salīdzinot ar rīcības preferencēm, kā es un ko kad daru. Un tas izskaidro, kāpēc tad, kad magnētisko rezonanses skanējumu rezultātē, kad cilvēki, kas izmanto Apple, viņi aizstāvēja produktus, viņu šī aktivitāte smadziņa bija tieši tāda pati, kā viņi, kad aizstāvēja pašu sevi un savu identitāti. Jo viņi neaizstāv produktu, viņi aizstāv jau pašu sevi. Lūk, tās ir 4 fāzes, un tās ir kopīgas sāpes, cīņa, mēs pret viņiem, kustības valoda, domā savādāk, publiskā atrādīšanās, vadi uzlīmītes un identitātes enkurošana. Es esmu Apple cilvēks. Un rezultāts Apple lietotāji maksā premium cenu, stāv rindās,
tad, kad tiek izlaista produkti, un aizstāv savu izvēli emocionāli, kas pārspēj kādu loģiku. Jo viņiem nav produkts, viņiem ir identitāte. Un tagad svarīgākais jautājums, kā tu to lieto? Lūk, šeit ir dilemma. Tu tagad zini, kā Apple to izdarīja, bet tu neesi Apple, tu neesi Steve Jobs. Jautājums, kā tu vari veidot identitāti savā nišā, pārdodot, pozicionējot savu produktu, jo tas strādā reāli ne tikai Apple. Pieņemsim, CrossFit notur savus klientus 73% gadījumā, salīdzinot ar parastiem sporta zālēm, kur tas cipars tikai ar 40%. Ja? Teslas īpašnieki, viņi ir tādi pati cilts sākumā bija, viņi pret parastiem auto. Pat konsultāciju biznesā, ja tu to dari pareizi. Un problēma ir tāda, ka tu nevari vienkārši taisīt copy-paste Apple, jo jaunas identitātes veidošana nav tikai par logotipu, tā ir sistēma. Un es esmu izveidojis 4 soļu instrukciju, soli pa solim, kā tu vari pielietot identitātes stratēģijas savā biznesā un pārdošanā. Un neatkarīgi vai tu pārdod konsultācijas, fiziskus produktus vai pakalpojumus. Šis ir atrodams manā Telegram kanālā, pilnīgi bez maksas. Tev vienkārši jāuzspiež šeit uz linka un jāienāk iekšā un jāpieprasa tas. Jo šī nav stratēģija, lai pārdotu vienu reizi. Šī ir stratēģija, lai tu iegūtu savas cilts sekotājus uz visu dzīvi. Un starpība starp to, vai tu vienkārši pārdot, vai tu iegūsti sev savas cilts sekotājus, ir 5-kārtīgi vai 10-kārtīgi ienākumi. Bet zini, kas ir interesanti? Identitātes sapludināšana ir tikai viena no 4 stratēģijām. Un nākamajā video, ja šis video savāks vismaz 100 laikus, es tev parādīšu otru stratēģiju, kas ir ļaunā tēla konstruēšanas tehnika. Kā izveidot tēlu, kas ir tik klātesošs, ka nedarīt un neizmantot tos produktus un pakalpojumus ir gandrīz kā izdzīvošanas jautājums. Tas izskaidro, kāpēc CrossFit cilvēki ir gatavi vienkārši sevi nokaut un savainot treniņa laikā tikai, lai pierādītu to, ka viņi ir apņēmušies. Tas arī pierāda, kāpēc GameStop investori, štatos bija tāds uzņēmums, kas pārdeva datorspēles un visādus aksesuārus, nepārdeva savas akcijas, kuras jau bija zaudējušas 17 dienas, viņi vienkārši par to jutās labi. Jo kad tu esi izveidojis pareizo ļaundara tēlu, cilvēka smadzeņu frontālās garozas daļas atbildīgā daļa par racionālo domāšanu vienkārši atslēdzas. Un šī jau ir tumšā psiholoģijas daļa savās labākajās izpausmēs. Tāpēc subscribe šim kanālam, uzspied like obligāti, lai tas video iziet vispār ārā, jo es tev garantēju pēc tam, kad tu uzzināsi šo, tu nekad vairs neredzēsi mārketingu, tāpat kā tu uz to skaties pirms tam. Tu sāksi redzēt vienkārši ļaundaru un tēlus visur, gan politikā, gan uzņēmēju darbībā, fitnesā, pat arī attiecībās. Un vai tas ir labi vai slikti? Tas ir vienkārši instruments un morāla, neitrāla tehnika. Atšķirība jau ir tikai nodomā. Vai tu to lieto, lai būvētu kustību, kas glāb dzīvības, vai arī veido kaut ko tādu, kas dara sliktu. Izvēle noteikti ir tavā ziņā, bet pirmkārt tev jāsaprot, kā tas strādā. Lūk, atceries, identitātes ietekme ir 10 reizes spēcīgāka nekā rīcību līmeņa ietekme. Apple to saprata, CrossFit saprata, Tesla saprata. Tagad arī tu. Jautājums nav, vai šī stratēģija strādā. Jautājums ir, ko tu ar to darīsi. Telegram linkā ir apraksts, lai tu varētu dabūt konkrētus soļus un spiedz subscribe pogu, lai dabūtu nākamo tumšās psiholoģijas meistarstiķi savos krājumos. Un es satikšos ar tevi nākamajā video, kur mēs runāsim par šī ļaunā tēla veidošanu un kāpēc cilvēki bioloģiski ir ieprogrammēti labāk ienīst kā kopīgu ienaidnieku nekā mīlēt kopīgu vīziju. Uz redzēšanos!